Iesākam šo svēto misiju ar šiem vārdiem. Šodien baznīcā svinam visu svēto svētkus. Svētie, kā zinām, tie Dieva draugi, kuri šeit uz zemes ir bijuši tāpat kā mēs cilvēki, ar saviem izaicinājumiem, savām vājībām, bet ar savu ticību un Dieva žēlastību ir nonākuši tagad pie Dieva un aizlūdz par mums. Arī šeit altāra priekšā redzēt vairākus mūsdienu svētos, pēdējā gadsimta, pēdējo 2 gadsimtu svētos, vēl senākus, kuri arī mums apliecina savu tuvību, savu īpašo draudzību. Un tāpat laikā vēl jau vairāk šodien tiek izcelti svētie, par kuriem mēs neko nezinām. Jo šie, kas ir šeit, tie ir altārā, godā, tie ir baznīcas sacība, tādi, par kuriem mēs neko nezinām. Bet viņi ir svēti, viņi ir pie Dieva, viņi aizlūdz par mums. Un šī svētā mise tiek svinēta nodomām par draudzi. Un visi sākumā nožēlosim mūsu grēkus, lai mēs būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstos visu varenajam Dievam un jūsu brāļiem un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem, nolaimīgi. Mana vaina, mana svētā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jauno mani, visus eņģeļus un svētkos, un jūsu brāļi un māsas, aizlūdz par mani Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums, visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mums aizlūdz mūžīgajā dzīvē. Amen. Amen.
mūsu ceļu un viņiem aizlūdzot, dāvāti mums savu žēlastību. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no Svētā apostoļa Jāņa atklāsmes grāmatas. Es, Jānis, ieraudzīju citu eņģeli, kāpjam augšu no saules spēka. Viņam bija dzīvā Dieva zīmols, un viņš sauc skaļā balsī 4 eņģeļiem, kuriem bija dots kaitēt zemi jūrai, sacīdams: Nekaitējiet pēc zemē, pēc jūrai, pēc kokiem, kamēr mēs nebūsim apzīmogojuši mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm. Un es dzirdēju apzīmogoto spēku. 144 000 apzīmogoti no visām Izraēla tēva ciltīm. Pēc tam es redzēju lielu daudzumu, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām dzimtām, ciltīm, tautām un valodām. Viņi stāvēja toņi un ņēra priekšā, tērpuši uz baltās drēbeles ar kalnu zāriem rokās, un sauca skaļā balsī, sacīja: Pestīšana mūsu Dievam, kas sēda toņi un ņēra. Un visi eņģeļi stāvēja ap troni, ap sentēm 4 bitēm, kas krīta uz sava laika troni priekšā un pielūdza Dievu, sacīja: Āmen! Gods un slava un gudrība un pateicība un cieņa un spēks un varēja mūsu Dievam mūžu mūžos. Amen. Un viens no sentēm atbildot man sacīja: Šie baltajās trānās ietēmti, kas viņi ir un no kurienes viņi nākuši? Un es viņiem atbildēju: Mans kungs, tu taču zini. Un viņš man sacīja: Šie ir tie, kas nākuši no lielām ciešanām, savas drēbes mazgājuši, un tās palinājuši ņēra asins. Tie ir svētajās vārdi.
Lasījums no svētā apostoļa Jāņa 1. vēstules. Mani mīļie, redziet, kāda mīlestība Tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, un tādi mēs esam. Pasaule mūs nepazīst, tādēļ, ka tā nepazīst viņu. Mani mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklāts, kas būsim. Mēs tomēr zinām, ka tad, kad viņš parādīsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Un katrs, kurš ir šī cerība uz viņu, dara sevi svētu, kā viņš ir svēts. Tie ir svēto rakstu vārdi. Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Svētīgi nostumušie, jo viņi tiks iepriecināti. Svētīgi tie, kas sauc un slāvs pēc taisnības, jo viņi to saņems. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Svētīgi tie, kam skaidrs sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo viņi savas par Dievu bērniem. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs nievās un vajās un apmelos, runājot par jums visu ļaunu. Priecājieties un līksmojiet, jo alga jums debesīs ir liela. Tas ir Kunga vārds. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Dārgie, šodien svinot visu svēto dienu, visu svēto svētus, mēs apzināmies un saprotam to, ka mācoties no svētiem, mēs būsim uz pareizā ceļa. Un zinām to, cik ir labi un cik svarīgi būt uz pareizā ceļa, kad mēs kaut ko dodamies. Kad ir zīmes, mēs zinām, kā tur ir. Tās zīmes un norādes ir tāpēc, ka kāds to kādreiz ir izpētījis šo ceļu, viņš ir salicis norādes, un mēs varam droši sekot par to ceļu. Īpaši alpīnistiem vai tiem, kuri kādi kalnos, ir tādi, kuri ir izpētījuši kaut kādu nezināmu ceļu, tad tālāk viņi ir atstājuši kaut kādas zīmes un
nākošais pēc viņiem, kas tur kā, viņš jau zina. Tāpēc kāds jau ir bijis un izgājis to grūto ceļu, un ja jau šeit ir zīme, acīm redzot, to ceļu var izskatīt. Un daudz kur citur mums dzīvē ir vajadzīgs kaut kādas zīmes. Tad es atceros arī Pirenēju kalnos slēpojot, arī slēpošanas krasē, tas bija gados, pirms vairākiem gadiem Spānijā. Un tur ir sazīmētas zīmes, kur tu brauc augšā lejā, un sakot, ja brauc pa krasi, ir bultiņas, un vienā reizē bija liels sniegums. Mēs ar diviem citiem priesteriem braucam lejā, mums tāda laika nav prāta, bet vispār slēpot. Un tur tās zīmes visas ir aizsniegušas. Tad tur bija tā, ka braucam visi vienā ripiņā, skaistīgi ļoti slēpēm, un vienā vietā, kur bija laikam zīme uz līkumu, tur aizgāja pirmais taisni. Pirmais aizgāja taisni, otrais aizgāja taisni, trešais aizgāja taisni. Mēs kupinām vienu zīmes. Jā, būtu labi, ja mēs redzētu zīmes un saprast, ka nevar kaut. Un svētie ir tie, kuri mums ir atstājuši šīs zīmes, lai mēs redzētu ceļu. Un šodien svinam svētos. Un svinam visus zināmos, bet īpaši tos nezināmos svētos. Tie ir ģimenes tēvi, mātes, ārsti, sētnieki, noziedznieki, kuri ir mainījuši savu dzīvi, pievērsušies Dievam, nožēlojuši savus grēkus. Un tie ir bijuši cilvēki, tāpat kā mēs šodien, ar tām pašām vājībām, ar tām pašām raksturīpašībām, kādas kurām bija, ar tiem pašiem izaicinājumiem dzīvē. Un par svētiem bieži vien domā, ka tie jau ir tādi lieli svētie, kad negrēkoja svēti. Viņi tā ne, viņi grēkoja. Viņi arī pieļāva kļūdas savā dzīvē. Bet viņi atklāja savā dzīvē Dievu tik ļoti tuvā tādā draudzībā, ar lūgšanu, ka tas viņiem palīdzēja censties pēc tikumiem, censties pēc tādiem labiem darbiem. Un tas nebūtu iespējams, ja viņi nebūtu sapratuši Dievu kā kaut ko ļoti tuvu, ļoti īsti. Ka tas nebija varbūt tik mehāniski ievērot tos likumus, ievērot tos paušanos. Viņi tik ļoti Dievu piedzīvoja tik īsti, ka viņi gribēja dzīvot tā, ka Dievs to māca. Un, protams, ka ar Dievu palīdzību, Dievu svētību, kas, protams, ir iespējams. Un šodien evaņģēlis mums runā par kalnu svētību, kuras mēs pat dzirdējam, kur Jēzus saka svētīgi lēnprātīgie, svētīgi mierenesēji, svētīgi tie, kas augstums plāto pēc taisnības, svētīgi noskumušie. Un tās ir tādas liekas smanējušie vārdi, jo tas nav viegli. Bet šeit Jēzus, kā to sauc arī par kalnu svētību, atgādina šo ceļu, kas ir ejams. Un salīdzinot ar veco derību, kur arī Mozus bija uzkāpis kalnā, lai saņemtu Dieva likumus, par kuriem zinām, ka tie ir Dieva baušļi. Jaunais derībā jau tas jaunais Mozus ir Jēzus, kurš sludina to pašu likumu, bet jau pildīgāk, jau dziļāk. Un šīs svētības arī atklāja pašu Jēzu. Paša Jēzus mīlestību uz mums. To neierobežoto bezgalīgo mīlestību, kuru viņš arī sagaida no mums. Protams, kuru mēs neesam spējīgi dot, bet tas varētu būt iespējams. Un tiešām svētie ir sekojuši šo ceļu, cenšušies pēc miera, cenšušies pēc mīlestības, un vienam otram tas bijis kaut kas jauns. Un tādēļ, ejot šo ceļu, viņi arī mums māca, cik svētīgi, cik ir iespējams iet šo labo darbu ceļu. Un tiešām mācoties no svētiem, mēs būsim uz pareizā ceļa. Un svētie ir kā piemērs, kā sekot Jēzus mācībai, kā sekot tam, ko Jēzus ir mācījis, ko Jēzus ir darījis. Un pāvests Leons 14. ir izdevis dažām nedēļām arī šo apostulisko pamudinājumu, kas saucas Dievs te, Dievs te ir vienotējis. Un viena ļoti skaista lieta, kur šodien pāvests saka, ka cilvēkiem ļoti viegli šodien ir sapīties dažādās ideoloģijas, dažādās nepareizās mācības. Un, protams, ka nav tā
mans noslēpums sabiedrībā ir ļoti daudz dažādu ideju. Kaut vai pēdējās dienās cilvēki diskusijas par Stambulas konvenciju, kas tur labs, kas tur slikts, kas tur ir ideoloģija, kas tur ir politika, kāds tur sakrast ar reliģiju vai vēl kaut ko. Tāpat ir daudz citādas domas, kas mums tiek pasniegtas, kas jābūt, tas tā būtu pareizāk, vēl reizēm. Tajās visās domās cilvēks saprot, kas tad ir pareizi, kā darīt. Un tieši tāpēc arī Pāvests Leons, viņš saka, ka kristieši tas tāds pienākums, uzdevums ir lasīt evaņģēliju un zināt evaņģēliju, Jēzus Kristus evaņģēliju. Un ja kristietis viņš zinās evaņģēliju, viņš nepazudīs tajā lielajā informācijas jūklī, viņš nepazudīs tajā lielajā sajūtā, ja viņš zinās evaņģēliju. Un var teikt, ka arī svētie tādi ir bijuši tos laikos, kuriem bija skaidra šī nostāja, kuri zināja šo ceļu. Un viņi zināja šo evaņģēliju, zināja to, cik svētīgi ir nabadzīgam, svētīgi būt nabadzīgam garā, noskušam, censties pēc miera, censties pēc taisnības. Un tieši tāpēc arī 2. lasījumā dzirdam vārdus, kur teikts, ka mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājīgs, kas mēs būsim. Tas nozīmē to, ka Dievs katru no mums gatavo kaut kam īpašam. Kaut kam īpašam, kur mēs esam, jo nav neviens cilvēks nejaušie, ka Dieva acīs. Katram cilvēkam tas īpaši paredzēts, kā Dieva bērni. Tāpēc arī mums ikdienā cenšoties dzīvot pēc tā, uz ko Dievs mums aicina, arī mēs varam būt šie Dieva bērni. Atklāt to lielo skaisto, kur Dievs mums ir vēlējies dot. Un tāpēc arī mēs šodien svinot svētos svētkus varam atcerēties to, ka mēs esam kopošie svētki, iespējami svētki. Jo tādi paši kā mēs jau šo ceļu ir izgājuši. Viņi jau parādījuši, kā tas ir derams, kā censties būt labāk. Un šodien, kad svinam arī šo svētkus, pateiksimies Dievam par visiem svētījiem. Īpaši par tiem, kurus varbūt mēs nepazīstam, nezinām, kuri šeit varbūt šajā dievnamā lūgušies visos šos 800 gadu laikos. Tāpat arī daži svētie vai svētīgi, kuri šeit ir bijuši, kuri zinām, piemēram, svētais Jānis Pāvils II ir bijis šeit, arī svētīgie šeit ir bijuši, arī svētīgais Levis, Rīgas arkibīskaps, pagājušā gadsimta 20. gados šeit bijusi katedrāles atklāšana, arī svētīgais Igaunijas bīskaps, Edvards Prokopis, kuru nesen tika pasludināts par svētīgo šeit ir bijis. Un ir daudz vēl citi svētīgi, par kuriem mēs neko nezinām. Un tāpēc šodien mēģināsim sameklēt savu svētku, kuram mēs esam līdzīgi. Es arī no savas pieredzes zinu to, ka reizēm lasot kādus svētos, nevienmēr visus, bet reizēm atrodi kaut ko kopīgu ar cilvēku. Redzēt, ka tas ir kaut kas skaists, mēģināt darīt, kā viņš darīt. Un šeit priekšā redzēt vairākus svētos, pēc dievkalpojuma ir iespējams pienākt izlasīt kaut ko par viņiem, ko viņi teikuši, kas ir bijis varbūt kāds kā dzīves moto. Tāpat arī mums iespēja dievnamā priekšā arī izlozēt kādu svēto, savu aizdomu mēnesis, šim gadam. Tas nozīmē to, ka svētie nav kaut kāds kosmos, nesasniedzams kosmos. Tas ir kaut kas tuvs, kaut kas ļoti īsts. Tāpēc arī centīsimies būt šo prieku no svēto sadraudzības. Būt prieku no tā labā, ko Dievs katram no mums dāvā. Un mācīsimies no svētiem, lai mēs būtu uz pareizā ceļa. Piecelsimies kājās, apliecināt Dievu saprīcību. Es ticu uz jaunajā.
Visu svēto dienām pateicamies Dievam, kas ir svētuma avots un uzticēsim viņam savas lūgšanas. Lūgsim par kunga kalpiem, par mūsu pāvestu Leonu, par visiem priesteriem, priesteriem un diakoniem, lai viņi svētāk spēki iedvesmoti. Dieva tautē dod žēlastību tiekties pēc svētas dzīves. Mēs tevi lūdzam. Lūgsim par baznīcas vienotību, par visu kristiešu izlīgšanu un savstarpēju mīlestību, un lūgsim, lai godinot Dieva svētkos, mēs iedvesmojamies no viņu piemēru un paši tiecamies pēc svētas dzīves. Mēs tevi lūdzam. Lūgsim, lai šajā jubilejas gadā mūsu
Dari mēs jūtam to rūpes par mūsu pestīšanu, kuri kā ticam jau priecājas par savu nemirstību, caur Kristu mūsu kungu. Dievs kungs, lai visvarenais mūžīgā aizvien. Mēs pateicamies Tev vienmēr un visu, jo šodien Tu ļauj mums svinēt Tavas pilsētas, mūsu mātes, debesu Jeruzalemē svinības, kur Tevi jau slavē mūsu brāļi un māsas, saņēmuši mūžīgās godības vainagu. Arī mēs ticības vadīti, kā svētceļīgi, priecīgi tur tiecāmies, līksmojot kopā ar tiem baznīcas bērniem, kas sasnieguši augstāko vadību, un kalpo mums kā piemērs un atbalsts mūsu nespēkā. Un tāpēc līdz ar viņiem un eņģeļu pulkiem mēs Tevi godinām, dziedot slavas dziesmas.
visu dzīvinu un svēti, un nemitīgi lūdzinu sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tā nestavam vārdam un tīru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam mums, ar to pašu garu labvēlējies svētīt šīs dāvanas, ko esam tev atnesuši svētīšanai, lai tās mums kļūst par tavu dēlu mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tajā naktī, kad viņš tika nodots, viņš paņēma maizi, un tev pateikamies svētīja lauks un tev saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri, tev pateikamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir man jaunās un mūžīgās derības asina biķeris, kas par jums un par daudziem izliet uz grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Un gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzīvo un svēto upuri. Uzlūko lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samierinājies sevi, lai tava dēla miesas un asiņu atjaunotu, viņa svētā gara piepildītu mēs kļūstam viena miesa un viens gars Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tevi, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izvēlētajiem. Vispirms ar visvētāko jauno Mariju Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu un viņas līgavaini, ar taviem svētajiem apstuļiem un godpilniem mocekļiem un ar visiem svētajiem, kur aizbildība ļauj mums cerēt uz tavu nemitīgo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis mums izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Labvēlējies stiprināt ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svēts ir virs zemes. Līdz ar tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu bīskapu Zbigņevu, visiem bīskapiem un garīdzniekiem un visu tevi saspirkto tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūgšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tavā priekšā. Labais Tēvs, žēlsirdīgi lūdzu pie sevis visus savus izklīdušos bērnus, mūsu nomirušos brāļus un māsas, un visus, kas bija tev patīkami un ir aizgājuši no šīs pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar viņiem mūžīgi skatīt tavu godību, caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labu. Caur Jēzu Kristu ar viņam un viņā, tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visu gods un slava, visos mūžu mūžos.
Pestīmus no ļauna. Atpestī mūs kungs no visa ļaunā, labvēlīgi tavā mieru mūsu dienās, lai tava žēlsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka, un pasargāti no jebkāda nemīļa, gaidot svētīgās cerības piepildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu sacīs saviem apustuļiem, mieres mums atstāja savu mieres uz dodu, raugies nevis uz mūsu grēkiem, uz savas baznīcas ticību, saskaņā ar savu grieku labvēlējies piedāvāt mieru un vienību, kas dzīvo valdi mūžu mūžos. Amen. Kungam ies, lai ar jums vienmēr. Sveicināsim viens otru ar mieru un uzlīgu sveicienu. Lūk, Dieva jēzus, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galva.
Svētīgi tie, kam skaidrs sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi vienatisēji, jo viņus sauc par Dieva bērnu. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Lūksimies! Dievs tevi brīnišķīgo un vienīgo svēto, godinām visos tavos svētajos, dāvā mums žēlastību, lai tavas mīlestības bagātībā iepildot mums ar svētumu. Tu mūs no šīm mīlestām vadītu uz mūžīgo mīlestību debesu Tēvijam, caur Kristu mūsu Kungu. Dārgie, visas noslēgumā mums novēlēt svētīt šos svētkus, visu svēto dienu, un patiesībā šīs dienas, novembra pirmās dienas, pirmā novembra nedēļa, var teikt, ir tāda kā savā laikā pāvests Benedikts 16. teica, tāda kā ieskatīšanās mūžībā, jo šeit mēs dzīvojam virs zemes, bet 1. novembrī mēs īpaši svinam visus svētos, un Dieva draudzībā pie Dieva, un rīt savukārt ir šo piemiņas dienu, kur īpaši lūdzam par tām vēsturām, kurām vēl ir vajadzīga mūsu palīdzība, mūsu lūkšanā. Un arī pirmās visas novembra dienas saucam oktāvi, 8 dienas, kur mēs varam doties uz kapsētu, kaut pie kapitām, kas par mirušajiem, kādēļ mēs ejam šīs pilnīgās atpūtas. Un šodien, protams, svinam visu svēto dienu, kā jau redzam, šeit priekšā ir dažādi svētdieni, un pēc identitāti ir par droši pienākt apskatīties tuvāk, kā viņi izskatās, un aplūkojuši šos 11 svētkos šeit, kas ir 15. Un par daļu no tiem, kuriem es kaut ko zinu, ļoti interesanti tas, ka viņi visi nav vienādi. Katrs ir savādāks, tāpat kā mēs cilvēki. Cits ir bijis tāds ļoti garīgs, cits lūkšanas cilvēks, kā māsa Faustīna, kura īpaši atklājās Dievs savu žēlsirdību, vai svētais Karolā Kutis, kurams ļoti liels jauns jaunietis atklāja šo Dieva žēlsirdību, vai kādi citi, kas dažādos veidos iepazinuši Dievu, tāpat kā mēs. Tāpēc arī droši varam aplūkot un aizpildniecību, tāpat arī pie izējas, pie baznīcas, arī būs lūkta, kurai Devs izbrūzēt kādu no svētiem. Tāds svētais, kur jūs varēsiet īpaši satraucēties un lūgt viņa aizpildniecību, mācīties no viņa. Tāpēc, lai svētīgi šie svētki, tagad saņemsim Dieva svētību. Ka Dievs mums, lai ir ar mums,